Labdien, mani sauc Raimonds Bergmans un es esmu Latvijas Olimpiešu kluba prezidents. Šī pieredze izbraukumam uz ārzemēm, tā ir viennozīmīga sevis pilnveidošana un otrām kārtām pieredzes draugu iegūšana, bet norūda dzīves skolai viennozīmīgi. Droši vien varētu iesaistīties, nobraukt visu garo ceļu, bet šajā gadījumā es tikai varu atbalstīt un uzmundrināt un iedrošināt cilvēkus, kas piedalās šajā lietā, lai viņi to izmanto, jo skaidrs, ka 12 jaunas valstis, 12 jaunas pieredzes, interesantas vēsturiskas vietas, daba, cilvēki, tu vari izbaudīt, es domāju, šādi ilgā ceļojumā tu vari izprast to valsts, pa kur tu brauc daudz labāk, protams, nekā tad, ja tu ierodies uz 3 dienām un apskat 6 turisma objektus. Tas dod izpratni arī par sevi, kā tu vari pie kādām grūtībām uzvedies, kā tu vari sadzīvot kolektīvā, kurā ir dažādas valodas. Es domāju, tas ir ļoti interesanti un viennozīmīgi, protams, arī uzlabot savu sportisko formu piereizi. Kā piemēra laikam, kas man ir palicis ļoti labi atmiņā, viens no maniem pirmajiem lidojumiem uz ārzemēm, Londonas lidostā ielidojāt, mums bija jāpārbrauc ar tēvu uz Kardifu, uz Velsas galvaspilsētu, uz sacensībām, un mēs bijām izpētījuši, ka tur jābrauc ar autobusu, un sapratām, ka tas autobus ir tieši pat no Getvikas lidostas, un vienīgais es meklēju, zinādams, ka parasti lidostās ir uzraksti, kur tas ir, meklēju, kur tad tas ir, un ļoti biju pārsteigts, kad ieraudzīju Coach rakstīts. Domāju, kāpēc viss tā lidosta ir piesprausts ar treneriem. Un Coach, domāju, kāpēc treneri, un viss var norādīt uz tur. Es domāju, nav jau tik sportiski valsts Anglija, bet izrādās, ka Coach ir angļu valodā ne tikai treneris, bet arī autobuss. Un tā man šī skola palika ilgi atmiņā. Tā kā tur ir ļoti daudz, kas šajā projektā iekšā, līdz ar to es domāju, ka to vajag obligāti izmantot.